Šoreiz lauku diena Amazonē, Kuldīgas pusē, kuras tehnikas lietotāji un sadarbības partneri dalīsies pieredzē, būs arī atraktīvā sadaļa. Bet turpinājumā uzsākām Kemiras uzņēmumu pārkrustīšanas svētku cikla ievada ieskatu ar devīzi Baltika Agro. Starp šāviens lauku dienām Latvijā ir noskanējis, un mēs esam Kuldīgas pusē pie tevis, pie Amazonas. Lauku dienas ir Latvijā sākušās, un patiesībā tas tikai pierāda to, ka Latvijas lauksaimniecībā viss notiek. Un tas dod tādu pozitīvu, cerīgu ievirzi nākotnē. Prieks, ka daudz klienti sabraukuši. Domāju, ka ne tikai Kurzemes pusi, no visas Latvijas šeit. Jā, šeit ir mūsu klienti no visas Latvijas, apturot visus reģionus, gan Zemgali, gan Latgali, gan Vidzemi, gan Kurzemi. Un tas tikai pierāda varbūt kaut kādā mērā to, cik mums ir šī sadarbība un savstarpējā uzticība un savstarpējā cieņa vienam pret otru. Un tas, kā varbūt šis laiks tiek atrauts darbiem mājās, un tomēr mūsu klienti... Cilvēki par to domājuši, noteikti? Iespējams, bet ir jau lietas, kuras nevar paredzēt, kā piemēram laika apstākļus. Nu jā, kāds mājās strādā, es domāju, ka mūsu skatītāji tagad sākot visu dienu, mazliet gribētu arī uzzināt dienas kārtību, un ko mēs redzēsim, ko mēs skatīsim, un tā rezumē būs beigās. Nu šeit pie mums Amazonē mums ir šī iespēja, ka mums ir iespējams savu tehniku, ko mēs importējam Latvijā, nodemonstrēt šeit pat uz vietas, ka mums ir šie poligoni, gan kur mēs rādām Kronas tehniku, gan kur mēs rādām Amazonas tehniku. Būs sadalīti, ja? Divās daļās? Būs sadalīti divās daļās. Pašreiz notiek jau Kronas tehnika, lobarības savākšanas tehnikas demonstrējumi. Tad būs pusdienas laiks, kur mēs ēdīsim augsto zupu. To nedrīkst teikt. Nu labi, iekārdinājam. Jā, un tad pēc pusdienām mēs demonstrēsim Amazonas tehniku, kas būs otrā pusē mūsu centrālajai biroja ēkai, kur ir atkal poligons, kur tiek rādīts viss augstnes apstrādes tehnika. Un tad, protams, būs dažādi pārsteigumi vēl pa vidu, kā mēs nolēmām šoreiz kā tādu mazu kiču uztaisīt ceļa ruļļa apgleznošanu, un tad būs arī lidmodeļu demonstrējumi. Nu, lai arī... Jaunai pauzei būs to darīt. Jā, jo mēs esam orientēti uz to, ka šie pasākumi ir ģimenes pasākumi. Jo tas ir svarīgi. Ir svarīgi, mūsu firma uzskata, ka ir ļoti svarīga šī pēctecība. Šis pēctecības princips. Un ja mēs nebūsim atvērti arī jaunākai paaudzei, un viņiem negribēsies šeit braukt, jo viņiem... Kas ar to tehniku brauks pēc 10 gadiem? Tieši tā. Viņi būs tie, kas brauks. Un tam ir jābūt, ka vecāki ierodas kopā ar bērniem, un lai arī bērniem šeit ir interesanti. Mūsu pārdevēji, tehnikas pārdevēji, mūsu servisa cilvēki, es gribu teikt, ka viņi ir profesionāļi savā jomā, un šīs konsultācijas ir pieejamas, informācija... Neko neslēpsim, pilnīgi regulēšanu atklāsim, ja? Jā, pilnīgi. Un arī mums ir šī te unikālā iespēja, ka mūsu firmā ir arī cilvēki, kas, teiksim, ļoti labi orientējas arī lauksaimniecības tādos agrāros jautājumos, agronomijas jautājumos, un arī viņi šodien šeit ir, un pats mūsu Amazonas valdes priekšsēdētājs Arvis Mikals. Mēs viņu vēl nopratināsim laika gaitā. Viņš ir arī zemnieku saimniecības upes kalnu īpašnieks, un viņš pats mēs apstrādājam 1000 hektāru zemes un apstrādājam ar šo tehniku. Tā kā tas nav kaķis maisā, te viss ir zināms, pie katra var iet. Nu, ko, dosimies tālāk, es saprotu, ka visu laiku te notiek aktīvas lietas, skatīsimies, un tad, beigās kaut kāda rezumē būs. Būs tomēr. Paldies, lai ir jauka diena. Arī no Latgales jūs komanda ir šeit, jūs arī pārstāvat šo tehniku. Kāds šīs sajūtas šodien, šeit, lauku dienā? Nu, ļoti patīkami, ļoti labs laiks, daudz zemnieku, liela interese, viss notiek.
pārņemam pieredzi, lai līdzīgi rīkotos arī Viļānos. Es zinu, ka tūlīt kaut kas notiks. Kā Latgales pusē gājas jau, un ko jūs arī cerat saviem parādīt šodien šeit, arī Kuldīgas pusē? Latgales pusē pagājušā gadā ir gājis ļoti labi. Ļoti liela interese bija par tehniku. Diezgan daudz zemnieku ir iegādājušies par Eiropas naudiņām. Un, protams, traucē tagad krīze, bet zemnieki nav tik lieli pesimisti. Tik daudz sabaidīt nav? Nav. Pieņemsim, graudkopēji saka, ka graudkopībā krīze vēl nav nemaz īsti. Loģiski skatīsimies, kādas būs iepirkuma cenas rudenī. Ja viss būs labi, tad it kā īpašām problēmām nevajadzētu būt. Mēs ar kara palīdzību neko necenšamies darīt. Mēs miermīlīgiem līdzekļiem un cenšamies savu filozofiju piekopt, bet tā ir taisnība. Jā, mēs mazliet esam jau pāris gadus atpakaļ sākuši strādāt ārpus Latvijas robežām, gan austrumu, gan rietumu virzienā faktiski. Un mums ir paveicies labas sadarbības partnerus Kazahstānā atrast. Mēs esam pārdevuši virkni ļoti nopietni, interesanti un Latvijā faktiski nepazīstam tehnikas vienību, tiešās CSC mašīnas, lielus graudu kombainus un kaltas torņus aprīkojumus, kas faktiski ir aktuāli. Tā kā kāda pārstāvniecība no jūsu puses arī būs tur un sadarbība turpinās? Mums tur ir jau nodibināts uzņēmums un strādā viens cilvēks, Kazahstānas pilsonis ar pieredzi tehnikas tirdzniecības jomā. Un mēs, protams, arī cenšamies skatīties Ukrainas, Baltkrievijas virzienā, kaimiņu valstīs. Un arī bija iestrādes mums tīri praktisks graudu torņu un kalšu montāžā Skandināvijas zemēs, Polijā, Īrijā. Es zinu, ka arī Talsi visi zina, ka Amazona ir atkal klientu dienas. Amazonas klienti jau esam 3. gadu. Sākumā izstrādājām Eiropas Savienības projektu un paņēmām dižu traktoru. Mēs esam šeit ieradušies, lai apskatītos klātienē, kā tieši strādā tieši šī jaunā tehnika, ko viņa spēja. Jo šobrīd ekonomiskā situācija, lai arī viņa diezgan nežēlīga, viņa prasa jaunus nosacījumus tieši attiecībā uz šīs tehnikas ekonomiskumu, ražīgumu. Ideāli tas, ka ir visi speciālisti uz vietas, gan par tirniecības noteikumiem, gan par servisa apkalpošanu, un arī līdzinējā pieredze rāda, ka bez jebkādām problēmām viņas var sazvanīt, viņi ierodas ātrā laikā, izdara visu, kas vajag, un ļoti labi apkalpošana. Es domāju, skatītāji jau atpazīst, saprot, ka Kurzemes kors arī turējās, Talls kors, kurējās kārtīgi ar jūsu palīdzību. Es domāju, ka viņi šai mirklī ar to, var teikt, enerģētisko pusi arī tāpat jātur. Tieši tā. Lai arī piedalītos kaut kādos karos, ir vajadzīga enerģija, un tā būs iegūta tieši šādā veidā. Interesē sienu sagatavošanas tehnika, jo ir nācis jauna nozara klāta, pienlokopība. Visu laiku ir 18 gadus ar graudkopību nodarbojies, un šis tas jau interesē. Es domāju, konsultanti ir. Ir jau. Mums šeit Amazonā ir īpaši tuvu tehnika, ir traktori, Valtra. Ir savu plusu.